Tad vakar mēs runājām par pārēju pie eļcereļu, un tad skatieties, ja mums ir dažāda veida uztvere. Un no šīs uztveres atkarīgs ir tas, kā mēs redzam apkārtējo pasauli. Un līdz ar to, kā mēs viņu novērtējam, ko mēs izceļam, ko nepamanam un tā tālāk. Mums no vienas puses vajadzētu pamanīt visu dievišķo un ievērot visu cilvēciskumu. Tātad, lai dievišķais iemiesojas un lai viņi ir vairāk, arvien vairāk. Ja, un cilvēciskais pamazām aiziet. Cilvēciskais tādā ziņā kā egoistiskais. Un no šī viedokļa mums vajag savā apziņā saprast, kas tad mēs esam. Un pirmais solis saprast, ko nozīmē kvantums. Ja, tas nozīmē, ka ir atsevišķa, ja jediničnē šajā gadījumā ir kā atsevišķa esamība. Kur ir, tāpat tās ir totalitāte, tad mēs varam to aizvietot ar vārdu visumu. Bet šajā gadījumā tie ir termiņi, pateicoties kuriem mēs saprotam, ka mūsu tā esamība, vai tas, ko mēs sevi tur sakārtojam, sakopojam, tas satur to, kas arī veido mūsu kā tādus atsevišķus. Un kvantumu paņemiet no tādu vārdu kā quantity. Daudzums. Kvant, tas nozīmē enerģijas porciju. Nu, un ja to saņem, saliek tā kopā, sanāk, ka visas aspektus, ko mēs skatāmies, vai visas atsevišķas lietas, ko mēs skatāmies, uz to mums izdalās attiecīgs enerģijas kvants. Un ja mēs to saliekam kopā, mums sanāk tā kā enerģētiskā bilde. Aptuveni ir skaidrs. Enerģētiskā. Aptuveni. Nu, bet, lai tagad būtu pavisam skaidrs, katrs no mums šodien ir apģērbies savā enerģētiskā stāvoklī. Tātad, es tagad nomainīju drēbes, ja tagad man ir krekls, žaketi, varēja tur dakteru drēbēs strādāt. Tas no tāda viedokļa, kādas īpašības mēs izceļam, tāds būs tas enerģētiskais portrets. Ja es izceļu dziednieka īpašības, tad būs viens portrets. Ja es izceļu skolotāja īpašības, būs otrs portrets. Tieši enerģētiskais. Un tā mēs saprotam, ka tas ir laikā telpā, ka tas ir mainīgs, ka tas nav tikai tāds un nekāds citādi. Atsevišķi, un kas viņā ir raksturīgs, ka šo atsevišķo daļiņu pārvalda spēks. Nu, kā mēs parasti sakam, jā, graudu. Kas pārvalda? Nu, tas spēks, kas viņu dzīvot spēšanas, augšanas spēks, jā, viņš arī viņu paceļ augšā. Tāpēc arī grauds, ko viņš dīkst uz augšu. Tāds spēks. Kāds spēks ceļ mūs no rīta uz darbu? Izcināšanos. Būtu labi. Gribas izcināšanos. Nu, kā lai? Es varētu... Nu jau kafijas. Dažādi, ne? Jā. Mošanās, pamošanās. Nu, man tagad ir jāatgādina. Jāatgādina vispār, ka visapkārt ir spēks. Dažādi veidi spēki. Tu tur krūzi ar spēku. Tajā krūzē ir spēks. Tavā ķermenī ir spēks. Viss, ko tu elpo ar spēku, izelpo ar spēku, runā ar spēku. Visu laiku spēks visur. Visur. Nav neviena darbība, kura būtu bez spēka līdzdalības. Nu, tas tā kā būtu, kā āmen, ja?
jāsaprot. Tāpēc jautājums, kas mūs modina? Citreiz es varu pateikt, man modina tikai tas, ka es vairāk nevaru gulēt, jo jāskrien uz to, vai es, Jā. loģiski, bet kas tas ir? Tas ir dabisko vajadzības spēks. Nē, man nostrādā slinkuma spēks. Iet. Ne, tad, kad vairs nevar ciest. Jā, tas arī ir spēks, jā. Loģiski. Un paskatīties pulkstenī. Kā tu vari paskatīties? Jūs sāksiet saprast to tikai tad, kad jūs vai atcerēsieties kādu stāvokli, ka jums, tiešā vārda nozīme nav spēka pacelt plakstiņus vai pacelt galvu, ne morāli, ne fiziski. Varbūt atcerēties. Dzemdībās, ja dzemdības bija, tādas sāpīgas un ilgstošas, tad viņai spēka nav, viņai vienalga, kas tur. Kas tur pa bērnu domā? Ne, viņi pa bērnu nedomā, tāpēc, ka pa bērnu domā dakteri. Tāda viedokļa. Tāpēc arī jautājums, kas šodien pamodināja? Kāds spēks? Mani modinātāja spēks pamodināja. Tas, ka jāiet uz darbu. Jābrauc. Jā, bet tas ir... Es nezinu, kas ir. Redzi, kā tad, kad mēs nezinām, kas pa spēku, tad tas spēks pārvalda mūs. Loģiski, kā tad būs. Kāds spēks tev trimd? Tu nevari aizmigt līdz dienā. Šajā gadījumā, kas ir būtiski? Ja tu saki, es nezinu, tad tālāk arī nezināsi. Tu pat nemēģini domāt. Tā ir kā tāda aizstāvēšanās, kas šobrīd tevi pārvalda. Tevi pārvalda kādi? Sevis aizstāvēšanas instinkts. Tas arī ir dabisks spēks. Izmukt no darbības. Vai cīnies, vai mūs. Aptuveni. Ir refleks. Un tad, kad mēs saprotam, ka jebkurai darbībai, jebkurai kustībai vienmēr ir atbilstošs spēks. Tenisam, reakcijas spēks, sitiena spēks, tehnikas spēks. Tām zīmēm un tas pats piemīt spēks. Tu saki, es taču neko, man tas patīk. Es saku, jā, patīk, bet kas to zīmējumu dara? Es daru. Es saku, jā, kas tur ir es? Tu taču tā ir zīmējumu un tu arī tā esi ēst. Un tu arī tur benzīnu lai mašīnā. Vai tas ir atsevišķi spēki, vai tas ir viens un tas pats spēks? Saprot, ja? Un, kad tu saproti, ka plīts, tā ir gāzes plīts, vai tur elektriskā, ja tas ir viens spēks, atsevišķi dažādi spēki, kad benzīna, tas ir otrs spēks. Ja ar gāzes plīts spēku tu liels benzīna, tad būs eksplozija. Ir jau mazliet skaidrāk. Un tāpēc, ja mēs nesaprotam, kas ar mums notiek un nevēlamies saprast, tas spēks mūs pārvalda. Tātad tajā brīdī, kad es atgriezos no tā ceļojuma, pārvaldīt spēks. Jā. Ko tu tajā ceļojumā tur sagrābies? Sagrābos, jā. Kas to zina? Ja? Jā. Aizgāju uz kaut kādu salu vai uz kaut kādu alu vai uz kaut kādu baznīcu vai uz kaut kādu spēku vietu. Viss sagrābies to spēku. Nevar aiziet. Piemēram. Tev varēja vienkārši palaist enerģiju, kur bija nobloķēta, ja, un tā enerģija bija tajā pašā kaklā. Kā tu teici, ja, mēs pastrādājam, tu tāds, neko negribas ne tīrīt, ne darīt. Jā, bet tas ir pilnīgi tā, ka tev atbrīvojās, un ja tev atbrīvojas, tad tev enerģija sāk plūst ar tādu lielu straujumu, ka tu tiešām nevar aizmigt. Bet tas ir svarīgi no tāda viedokļa, ja jūs vēlaties pārvaldīt savu dzīvi. Ja jūs To
Kā vērotāji. Tā kā vēro. Nu, loģiski, jā, šajā gadījumā vērotājs, kas var noteikt kāds spēks, jā, kad mēs ar vienu sievieti runājām, kas ir fizioloģi, un viņi saka, es neticu tiem cilvēkiem, kur saka, ka viņi tur, nu, ka viņiem tur, nu, nosacīt, jā, tur nesaceļās nekas, skatoties uz sievieti. Es gan brīdinu, ka man viss strādā, normāls, tā kā nevajag man rādīt pliku pakaļ, nu tā, un pārbaudīt, vai man nostrādās fizioloģija vai ne. Es tāpat tā zinu, ka strādā. Es saku, jā, nu, laikam, tu esi normāls. Jā, es zinu, ka esi normāls. Nu, no tāda viedokļa, jā, un tas nozīmē, ka es zinu, kas tas pa spēku. Tas nav kā aizslas spēks, tas nav valdzināšanas spēks. Tas ir vienkārši dabiskais spēks, kuru sauc par erosu. Ja šajā gadījumā eros nenozīmē kaut kādu šausmi. Nē, vienkārši mātīte ir gatava, tēviņam, ja viņam arī ir kaut kas, ko tai mātīte iedot, viņš arī gatavs. Ne uz katru mātīti jau ceļās, ja tā ņem. Jo ne katra mātīte nav gatava, bet ja mātīte gatava, tad gatava tikai tā, uz ko ceļās. Nu, tas ir atkal tāds paradoks. Tāpēc to var saukt par erosu. Kas man tajā brīdī pārvalda? Eros pārvaldies vairāk neko nedomā. Viss man tagad tikai par šito domas arī ir viss. Jā, viņš arī pārvalda, bet es pat to nesaprotu, ka viņš pārvalda. Es saku, es viņu tā mīlu, man tā viņu mīlēt gribas. Jā, ja es saprotu, ka eros pārvalda, nu, ja tas ir laiks un vieta un viss sakrīt, nu, lūdzu. Bet, ja es viņu pārvaldu, tad es jebkurā mirklī varu izslēgt šito erosu. Klausies, nu, ko es tur rakņāšos? Atkal tajā pašā vietā. Es kā ņirgājos par to visu, bet tad, kad mēs redzam, kāds spēks rīkojas, tad mēs vienkāršāk uz to skatāmies. Mēs varam piespēlēt un spēku. Nu, jā. Tieši. Nu, kā ar bērniem, ja? Bērns tas tagad parāda kaut ko, izrādās. Tieši. Nu, jā. Tāpēc arī tā tieši atsevišķā, viņi kaut kādu spēku pārvaldīt, kurš arī virza to atsevišķo uz kaut kuriem. Tieši atsevišķu. Tu esi vērotājs. Tad, kad es esmu vērotājs, es zinu, kas tas pa spēku. Es eju pa veikalu, lielveikalu, un pēkšņi man sāk vilkt uz kaut kuriem. Kas tur ir? Tur noteikti kaut ko dod, ja? Un kas tas bija? Tas bija vienkārši tāds izpārdošanas spēks, pievilkt tur kaut kādas tur kaislības spēks. Bet, ja es saprotu, šitas sāk man tagad stūķēt tur galvā kaut ko. Nu, viss sajiet tā kā kārtībā. Tāpēc arī tad, kad mēs skatāmies jau no eļmeistara viedokļa, tad mums vajadzētu atšķirt, kas mani vada. Un tas nekas, ka mums ir tie cilvēki, kur mums palīdz kaut kādas lietas sakārtot. Tikai no tāda viedokļa, ka viņi jau ir sakārtojuši. Tas nozīmē, ka viņi atvieglo mums to ceļu. Bet ja viņi tādi cilvēki šobrīd blakus nav, tad kaut kā jāpamatojas uz savām zināšanām. Tāpēc, ja mēs ņemam, tu esi atsevišķa. Atsevišķi nozīmē, ka tev nav ne meita, ne dēls, ja, ne vīrietis, ja, vienkārši atsevišķi. Un pienāk tev vīrietis klāt, saka, sievieti, jūs man ļoti patīkat, iesim ar jums uz atsevišķu dzīvo. Bez vardarbības, ja, nekāda vardarbība. Tu kā atsevišķa, vari tagad saprast, kāds spēks tev vadīs? Ja tu arī sagribas to vīrieti, tas būs atkal eros. Ja tu padomā tam, eros būs labi,
Ko vēl varētu? Kādu vēl varētu? Tikai eros, kaut kā jau skumji, ja? Kaut gan tas ļoti spēcīgi. Tas viss tā dzīve. Koki ir eros, ja? Tad vairošanās ir eros. Arī ēšana ir eros un tā tālāk. Tā kā te nav tik viss vienkārši. Kaut ko gribas vēl. Tad, ko tu jautās tam vīrietim? Ja ne tikai eros. Es jautātu noteikti tai sīvietē, ar ko viņa nodarbojas. Izņemot tikai intīmo tuvību. Jo tad jau ir interesantāk. Varbūt sakrīt mūsu interesi. Tad mēs vēl varam ne tikai aiziet gultā, varam vēl kaut kur aiziet, varbūt uz teātru. Man nav ar ko iet uz teātru, tagad būs ar ko iet uz teātru. Forši. Mūsu interesi sakrīt. Varbūt uz hokeju, varbūt uz futbolu, varbūt vēl kaut ko. Redz, ja, tātad jau tas nav vienkārši kaut kāds tāds vilnis, kurš pārvalda. Bet mēs pārvaldam. Doma tagad ir saprotama. Un, ja mēs šo kvantumu sevī nesakārtojam, tas nesakārtojam savas īpašības, tad mūs var pārvaldīt arī kurš cits īpašības. Piemēram, uz drēbēm būs viens straips. Kas pārvaldīs tās drēbes? Straips, ja. Vai, piemēram, tur mati visu laiku kritīs acīs. Kas pārvaldīs? Tagad ir mati, ja. Ka nav frizūra. Un tā tālāk. Tas no tāda viedokļa, ka jums ir visu laiku jāsaprot. Vai jūs esat pie skaidra prāta. Tas nozīmē, ka jūs vērojat, kas notiek. Bez histērijas tāda. Es nevaru sev vērot vai vēl kaut ko tam. Ne, vienkārši, sanāk. Ir sevišķi tad, kad ir kaut kādas automātiskas kustības, tad ļoti labi var vērot kādas domas, nāk kādas emocijas, sajūtas. Tā viss blandās tukšot. Faižifu? Saprati? Sapratu, ka tas ir faižifu. Jā. Faižifu. Faiži. Faižifu. Skaidrs. Faižifu. Faižifu. Vajag rakstīt. Ir sevišķi ar... Tāpēc, ka vajag atcerēties pirmo nodarbību. Ja tu uzraksti nepareizi runu, tu viņu nevar izdzēst. Tev būs vienkārši ķēpa. Gribētu, lai tev ķēpainu vēstuli uzrakst. Tad arī tāpēc arī ar zīmoli jāraksta, un tad tu vari izlabot, ja gadījumā nepareizi uzrakst. Jā. Kāpēc nevar? Var, bet tikai bez kļūdām. Tas nozīmē, ka jāpatrenēs dzīvot runu valodā. Dzīvot tieši runu valodā, nevis rakstīt runu valodā. Tad, kad mēģina rakstīt runu valodā, tu jau ietrenēt jau var, bet necīt. Ja? Jā. Labi. Tālāk. Sakrums. Tas, ko mēs vakar runājām, ja? Ka sakrums ir apkārtam ābolu. Attiecībā uz ābolu mēs esam virskontinuālā esamība vai kontinuālā esamība. Attiecībā pret ābolu. Ja? Tāpēc, ka mēs skatāmies no augšas, tā varētu teikt. Un tad, kad mēs skatāmies no augšas, tā nosacīt, no augšas uz visu pasauli, tad mēs esam virs kontinuāli. Virs atsevišķuma vai virs kaut kā nodalīt. Kuram ir laiks un telpa? Tā ir tāda iekšējā redze, caur kuru mēs redzam vienotību.
Skaidrs, kāpēc mēs sakam, ābols no ābeles nekrīt tālu. Jā, kāpēc ābols no ābeles nekrīt tālu? Nu, kāda māte, tāda mīte. Nu, ko tu, kāds knifiņš? Nu, tāpēc, ka viens pret vienu. Šis ābols no šī koka. Vienīgi, kas tur, ja tornado kaut kāds, kas paņem to ābolu un aiznes kaut kur prom, uz kuriem viņš aizlido. Un tas ir kas cits, jā? Sniedziņš. Jā, es viņu veicu. Tas ir pieņems Vau. Jā. Super. Nu, pagaidām doma ir saprotama, ka šajā gadījumā, kad sakrums, tā ir vienota esamība. Ko nozīmē vienota? Nu, tad, kad mēs saprotam, ka jebkura mūsu kustība ietekmē arī pārējos. Viņš tāds. Tā ir. Tā ir, jā. Kā tu zini, ka ietekmē pārējos? Nu, ja jūs Tava kustība ietekmē tavas meitas ņemšanos. ļoti labi pateicat. Tava kustība ietekmē tavas meitas ņemšanos. Ne, tad, kad jūs sākat to saprast, nevis pārmest sev, ka jūs esat ļoti atvainojos, ka jūs stulbas, kaut ko neiedzat. Nē, ne no tāda viedokļa. Tikai no tāda viedokļa, ka jūs pēkšņi pagaid, stop. Tas nozīmē, ja es esmu virs kontinuālā esamībā, tas nozīmē, ka jebkura mana kustība ietekmē visu kontinuālo pasauli. Jā, es padomāju, viņa piezvanīja. Nu, arī tas, ka tu padomāji, ka viņi piezvanīja. Ne tikai tās, ka tu, es ļoti atvainojos, ka tas būs ierakstā, ka tu mīlējies vīrieti un nedabūni orgasmu. Un viņi tagad tur pārdzīvo, ka viņai vīrietis nav piezvanīts. Es teiktu, nu kā tas ir savstarpēji saistīts? Mēs taču atsevišķi, pilnīgi pareizi, iepriekšējā kvantumā atsevišķi. Tev pārvalda tas vīriešu spēks, piemēram, vai orgasmu vēlme, viņu pārvalda kriņķi kaut kādu. Un tas ir, ka mēs varam dzīvot vienā dzīvoklī un katru pārvalda atsevišķi kaut kādas lietas. Doma. Saprotam? Tagad jebkura mūsu kustība ietekmē visus. Un tagad jāsaprot, kas par kustību un ko nozīmē ietekmē. Ja es jums parādīju to ietekmi, kuru mēs nemanam. Dievišķi. Jā, bet ko tas īsti nozīmē? Ka dievišķi. Dalīt lēnās, tā pateiks, jā, mums tur kušēt parādīs, kā tev jārīkojas dievišķajā kustībā. Es tā arī gribu paskatīties, ko tas īsti nozīmē. Man jau patīk, ka Anita saka, gulies kā normāla sieviete. Un tu uzreiz saproti, ka mums ir normāla sieviete. Bet tā ir dievišķā kustība, ja? Likat, jums tā kā tāds vēl neesat pamodušās. Bet ko nozīmē dievišķā kustība šajā gadījumā? Tad, kad mēs ņemamies, tas nozīmē, ka iekšējā pasaule vēl nav sakārtota. Mēs nemanām, kā mūsu ņemšanās iedarbojas uz citiem. Ja tu esi iekšēji, pa kaut ko nepārliecināta, tad apkārtējie, ko teiks? Divas versijas. Viena teiks, ej uz priekšu, dari un būs viss labi. Otra pretēji saka, ko tu dari? Sekta. Kur tu dari? Ej, vispār. Gan pirmie, gan otrie tevis izsaukt. Jo iekšā nav skaidrība, nav vienotības, nav šitas vienotā struktūra iekšē. Nav atkarīgs tieši ar ko.
Tas nav tā, ka tu domā, Rolands nav tāds, kādu es gribētu redzēt Rolandu. Jā, nu, piemēram. Nē, tas nav tā saistīts. Tas ir savas dzīves uztver. Tieši savas dzīves uztver. Jo es jau neesmu jūsu dzīve. Es esmu kaut kā ierakstīts jūsu dzīvē caur jūsu uztveri. Vienalga caur kur vietu. Caur pakaļ vai caur galvu. Tik un tā kaut kā esmu tur tajā dzīves zīmējumā ierakstīts. Bet tā dzīve tik un tā ir jūsē. Tāpēc arī tad, kad mēs nesaprotam sevi, tad tas, kas apkārt mums notiek, ir mūsu izraisīts. Lai saprastu. Lai atpazītu savu no svešām. Savs ir tas, ko mēs protam. Svešais tas, par ko mēs runājam, bet neprotam. Ja? Kāda dzīvota vīrieti? Nu, piemēram. Un jādzīvo ir mīlestībā. Un parasti tajos brīžos meitas arī jautā, tu ko dari? Tāpēc nedaudz. Jā. Tātad, ko nozīmē dievišķā kustība? Tad, kad tu dari, viss padodas, viss. Nē, šajā gadījumā mūsu tas sakrums, ja, tad dinamiskā vienotā. Nē, tieši dievišķā. Nu, piemēram, skatieties, tad ārā ir sniegs. Ārā ir sniegs. Lapas vēl zaļas tur tiem kokiem. Kas tā pa dievišķā kustība? Nu, ja mēs neredzam plašāk, tad mēs arī tikai schēmu uzlikam. Sniegs tā ir dievišķā kustība, koki tā ir dievišķā kustība un viss. Un es tam schēmām noslēpum. Bet dievišķā kustība ir tas, kas tiek veidots uz gadu iepriekš. Jau tagad tas, kas rudenī tiek darīts, pavasarī nāks par labu. Tāpēc dievišķā kustība vienmēr ir agrāk nekā tas, kas notiks. Tas ir ķipa gatavim saņē. Jā, gatavim saņē. Un tas ir tas visvienkāršākais. Lai tev piedzimtu bērni, dievišķā kustība bija iedot tev olnītes. Saprot, ja? Līdz jau tikko viņa ir ieņemta, jau ir 6. nedēļā viņa iedod olnītes, lai pēc tam, cik tev bija pirmais? Tātad 20 gadus iepriekš jau iedeva. Redz, kā ir. Tātad dievišķā kustība vērš uz izaugsmi. Tāpēc tā kustība nav manām. Mūsu tā kustība, tev jāmācās, tev kaut kas tur jādara un tā tālāk. Tas vairāk uztraukums par sevi, nevis par otru cilvēku. Tā ir ņemšanās, ja? Jā, tikai tāpēc, ka savu kustību, vai kas pašam jādara, vai pašai jādara, neredz cilvēks. Šodien bija tas komentārs, ja, kad Rinkēvičs saka, nākošos 4 gadus būs smagi, bet aptuveni jūs turaties. Nē, tas no tāda viedokļa, ka, ja ekonomiku paši sagrāvuši un izdarījuši tā, lai cilvēkiem nebūtu izdevīgi šeit strādāt, tad varētu arī varbūt savu algas noņemt visiem deputātiem, tagad pavēlt jāstrādā.
jo viņu efektivitāte noved pie krīzes. Nu, mēs taču darbinieks, nu, tā kā sodam, ja gadījumā viņi dara kaut ko ļaunprātīgi. Nē, viņi, protams, ļaunprātīgi neko nav darījuši, tikai labprātīgi. Nē. Ja šajā gadījumā tas ir viņi kā atsevišķi it kā dara visu pareizi, kā katrs atsevišķs deputāts. Bet kā deputāts summa, tas, kas ir atnācis kā rezultāts, tas neuzrāda uz to, ka lēmumi, kuri bija pieņemti, nesuši izaugsmi. Un tur par to būtu jādomā. Bet tā kā viņi ir atsevišķi un katru pārvalda kaut kāds spēks, tad viņi to spēku nevar noteikt. Ja viņi varētu noteikt to spēku, viņi pāriet uz kurien? Uz Sakrumu. Un ar ko draudzētos? Ar kaimiņiem. Nu, reku, mēs te vienā stāvā dzīvojam, ja? Un mēs tagad sāksim uzvesties tā, lai kaimiņi tagad vienā brīdī atnāk pie mums un saka, klausties, varbūt jūs kaut ko citur padzīvosit. Tā kā mums ir ne tikai viena telpa, mums ir augšā un apakšā cilvēki, kurus vispār vajadzētu ievērot. Tāpēc arī Sakrumu, tad, kad mēs dzīvojam Sakrumā, tas nozīmē, ka mēs zinām savu būtību. Un šajā gadījumā atkal visi ļoti tādos primitīvos piemēros. Ja mēs ejam gultā ar partneri, tad mēs vismaz aizējam dušā. Nu, lai mums ir ērti gulēt, un arī partnerim ir ērti ar mums gulēt. Mēs nerunājam pagaidām, kas partnerim jādara. Mēs runājam par sevi. Tātad būtība būs tajā, ka mēs ar viņu ejam gulēt. Forma ir tā, ka mēs nomazgājam savu ķermeni un ejam gultā. Tas taču vienkārši pareizi. Mēs it kā to daram. Un pat tā arī rīkojam. Kāpēc mēs domājam, ka tas sarežģītāk? Sarežģītāk. Attiecībā uz citiem situācijām. Jā, bet tas viss tāpatās ir. Jebkurā situācijā tāpatās. Ievēro, jā, tu nosaki būtību, un attiecīgi šai būtībai nosaka arī formu. Zini, Jā. tu kaut ko mēģini visu laiku tur sakārtot savā dzīvē. Dzīvi vienkārši. Nu, it kā jau vajadzētu. Jā, jau. Nē, redziet, es uz jums skatos, un es saprotu, ka jūs mēģināt tiešām ļoti sarežģīt šobrīd to visu uztvert. Tāpēc es stāstu caur pakaļ, jā. Nu, kas tiešām ir saprotamā. Un ir aptuveni tā, ja pēc būtības, pieņemsim šobrīd, kā piemēram, tu esi palūgus vīrieti, vienkārši palūgus vīrieti. Ar ko sāksies jūsu attiecības? Tur jau ar to arī sāksies, un tas būtu cits. Ar to, kur tu esi izsalkus. Jā. Un es tev, tagad tu vari vienalga kādu atbildi dot.
Cik bieži tev bijis pēdējā mēnesī seks, ja? Atbildēs, jā. Ne, jā, bet no tāda viedokļa atkal, ja tu gribi zināt, ar ko sāksies jūsu attiecības ar vīrieti, tad loģiski kā ar seksu. Ja tu tur esi izsalkusi. Ja es tev tagad otru jautāju, cik tu pēdējā mēneša laikā bijusi reizes paēdusi tā sātīgi? Seks bija pa pilnu, paēdusi sātīgi nebija. Tad ar ko sāksies attiecības? Ar vakariņiem, jā. Jo vēlme, lai tas vīrietis atnes to, kas iztrūks. Ja tu esi noseksojusies tā, ka tu jau kaimiņi vienkārši tu sit durvīs, kad pārstāsiet elpot tik skaļi. Tālāk paēdusi tā, ka kaimiņi saka, klausieties, viņš nevar tik garšīgi smaržot. Tev gribas aiziet uz teātri. Ar ko sāksies jūs attiecības? Loģiski, un tā tālāk. Tāpēc arī sanāk, ja tur ir pilnība, tad sāksies ar nākamo, un tā ir tā būtība. Tāpēc arī sanāk, tu tā kā gribi vīrieti, es tādu nosacītu, ja, vai tu, vai sievieti grib vīrieti, bet viņi tur iztēlos, viņš man puķītes dāvinās, tur kaut ko konfekts nesas, kurā vietā viņam tās puķītes? Viņam skaidri un gaiši vajag uzrādīt uz to vietu, kurā jāieiet, un lai netērē lieku laiku. Tas ir aptuveni. Mēs šobrīd smejamies tikai tāpēc, ka mēs esam jau tajā pieklājīgajos gados, kad mēs varam atļauties piekrist uzreiz. Ja? Mēs varam izteikt savas vēlmes uzreiz. Tad, kad jūs saprotat, ka nosaka būtību, mēs nosakam to būtību. Un līdz ar to nosakam to formu. Tāpēc es arī saku, kur ir iztrūkums, to arī gribēs piepildīt. Atcerieties to Bilesunas pustiņu. Atkal melnīgi. Kad varētu maizīt dabūt? Jā. Un tāpēc arī sanāk, ka mūsu kustība, ja mēs šajā līmenī dzīvojam, tad mūsu kustība izraisa pārmaiņas visā pasaulē. Nevis atsevišķos cilvēkos, visā pasaulē, bet uz labo. Un tas ir jādara ļoti uzmanīgi, jo citādi cilvēkos veidojas bailes par to, ka būs daudz labi. Es domāju, ne, tas nevar būt. Cilvēks ir pieredzis mocīties. Tā viņš pieredz dzīvot. Un tu gribi pateikt, ka viņš tagad piekritīs uzreiz priecīgi dzīvot bez mokām. Viņš tur 90% laika ieguldīs. Nē. Tāpēc arī nākošais šitas zerums, kurā jāieskatās kā spogulī, kā nodomā un kā sākotnējā stāvokļa. Vienlaicīgi. Ja, un ja mēs skatāmies, kur tā ir dinamiska esamība, bet sevi. Ja mēs skatāmies uz spogulī, vienkāršā spogulī, ja mēs kustamies, mēs taču redzam, ka tur kustība notiek. Un tāpēc kontinuāli dinamiska, un tagad iedomājams, ka uz visu pasauli, totāla esamība pašā sevī. Tas nozīmē iekšā. Iekšā tajā pasaulē. Un tāpēc tas ir spogulis, jebkura mūsu kustība attēlojas kā spogulī apkārtējā pasaulē. Tas tiek smieklīgi, tad, kad tu domā, ka tu kasē ausis vai tīri ausis, kur tās ierakstās. Loģiski, tāpat tās ierakstās telpā. Kā tāda
zonu, ja? Cik reizes kasīja ausis? Vai ne cik reizes, bet cik daudz laika iztērēja ausu kasīšana? Ja tas bija liederīgi, zaļais ķiksīts. Ja tas bija neliederīgi, sarkanais krustiņš. Domas arī saprotam. Un tāpēc es austiņas, kad liekšu tās mazās, ja, man pēc viņam, mans organisms viņas uztver kā svešķermiņš. Jā, un uzreiz sēstu, ka 10 reizes vairāk. Es vienkārši priecājos. Nu, tā kā man nav nekāda iebilduma tīrī tavs, bet smieklīgi. Un vēl neesmu nobriedis nopirkt austiņas tādas lielas. Ar viņam vingrot būs sarežģītāk. Sevišķi uz galvas stāvēt, ja? Tie kā mēs nonāksim. Es jau gaidu, kad mēs sāksim. Mēs jau šoreiz vēl citi tāpat, mēs jau ejam. Ejam uz to, ja? Vajag procesāli starp. Nu, ir loģiski. Jā. Tāpēc es par to arī runāju. Ja es domāju tā, nav nekā, vai es vēl varu to darīt? Jā, man tikai jāsagatavojas. Nu, loģiski, ka jāsagatavo. Es nekad nestāvēju. Ar mani sāks Jā, stāvēt, ja? Redz, ar Rolandu var gan uz galvas, gan vēl kaut kā. Zūma. Ja? Tālāk, ja? Ja mēs skatāmies uz programmām, un tātad šeit virskontinentālā dinamiskā totāla esamība. Atkal sevi. Tātad mēs nodomu uz sevi varam uzzināt tikai sevi. Un kaut ko darot, vai es jūtos dabīgs, vai es jūtos samākslots. Priekš ābolu, kas būs dabīgs process? Augt, nogatavoties, sapūt. Nu, dabīgs process. Viņam ir arī dažādas iespējas. Viņu var nopūst vējs, vēl nav nogatavojies. Ja? Viņu var noraut cilvēks, ka viņš ir nogatavojies. Bet vēl nav 100%. Var kad 100%. Un tā tālāk. Ja? Tad visas šīs iespējas var atlidot lapseņus un apēst. Arī tas ir tāds. Tālāk, trešais, virskontinentālais dinamiskais pašesošais. Kā nulle. Tātad, mēs nulli parasti zīmējam centrā, ja? Kā no nulles uz bezgalību. Jā, bet bezgalības līnija, kas ir? Tā pati nulle. Nulles fāze. Jā. Nu, var teikt, ka mūsu āda, ja ir nulles fāze, kaut gan mūsu dzīvība ir iekšā. Bet šeit ir nulles fāze. Kad veidojas nenulles fāze, nu, kad mēs savstarpēji rīvējamies, nu, kad izdalās siltums, tad veidojas nenulles fāze. No kurienes siltuma dabūna? Divas iespējas. Viena iespēja no iekšējas asinsrites pastiprināšanās, nu, kad mums tur atbrīvojas muskuļi, līdz ar to asinsrite pastiprinās. Otrs, no ārējās kaut kādas enerģijas, kur mēs uztveram un apstādām caur savu ķermeni. Tā kā uzkarsējums. Bet šo arī vajadzētu, nu, tā pavisam viegli uztvert sevi. Tātad, lai mēs varētu elzerumu paņemt, tad mums jāsaprot, ka mums ir kopums un fāze kļūdām. Ko mēs varam kļūdas nosaukt?
Atcerieties, ja kļūda ir pēdīši, ja, prieit pagātni, ir rīkoties kā pagātnē, līdz ar to zaudējot savu enerģiju, un zaudējot saiti ar avotu, zaudējot saiti ar garu, līdz ar to sākas ņemšanās. Tātad kļūda ir, kur ņemties. Tāpēc atkal atnāk tavs vīrietis. Viņš saka, ejam uz pirmo reizi, otro reizi, trešo reizi, ceturto reizi. Saka, nu taču jau 5 reizes bija. Klausies atmiņa. Atmiņa nostrādāja negatīvi. Aizmirst, cik reizes jau bija. Nu, jā. Tad kas būs kļūda? Ņemties. Ko viņš tik daudz pie manis nāk? Atnāc labi. Nogulies kā īsti sievieti. Turpin baudīt. Nu, it kā taču skaidrs. Bet šāda veida kļūdas, kurās mēs tur nevajadzīgi, tieši nevajadzīgi ņemamies. Lūdzu, tas ir sākums. Un fāze, nu atkal te patās, jā, kur tas viss beidzas. Fāze kā mala. Un sakārtojot to aizerumu, mēs visu šīs kļūdas noņemam, un tad mēs arī kļūstam par to totālo vērotāju. Totālais vērotājs, viena no tādām īpašībām, viņš nepārmet cilvēkam viņa ņemšanu. Ja pats kādreiz tur bijis. Tālāk ejam pie Elcereļuma. Virskontinentāla, dinamiska, mūžīga noslēpuma eksistence. Kā vienotā dzīve iekš paša sevis. Tas ir tas, ko mēs te zīmējam. Ja? Šeit ir Elcereļum. Es vienkārši viņus atdalīju vienu no otru, bet šis noslēpums, ar kuru mēs miedarbojamies, to var salīdzināt ar leduskapu, kur jūs varat vaļā durvis, un tur ir dažādi veidi produkti. Bet sevišķi patīkam, kad atver tev ēst gribas, tu neatceries, kas leduskapī bija. Leduskapī ir tas, kas tev tieši tagad ir vajadzīgs. Doma palika skaidrāk. Palika skaidrāk. Labi. Ja mēs tagad pamēģinām saprast, kas varētu būt kā reāls rezultāts, ja mūsu iekšējās pasaules pamats ir iracionālais. Kas varētu būt? Kas varētu būt galējā rezultātā? Nu, kā galējais rezultāts, ko mēs varētu novērtēt? Ja mūsu iekšējās pasaules pamats būs iracionāls. Racionālis. Man vajag 60,000 eiro, lai nopirkt jaunu mašīnu. Racionālis. Ja? Tālāk es eju strādāt, es daru darbu,
un mēnesī saņem, pieņemsim, 10 000 eiro. Iztērē no tiem 10 8 000. Es varu izskaitīt, cik mēnešos es uzkrāšu. Jā, tas ir racionāls. Kas šajā visā pasākumā būs iracionāls? Arī tie paši 60 000 eiro. Arī tas pats darbs, kurā es pelnu tos pašus 10. Ja tāda mašīna parādās, ar zemāku cenu? Varētu jau būt, ka zemāku cenu, bet mēs viņu cenu atstājām. Jā. Nē, nāk darbs, par kuru tev samaksā vairāk. Tieši to, ka to. Tas sanāk, ka mēs daram mazāk, bet gūstam vairāk. Bet iekšēji daram to, kas nepieciešams iracionālai pasaulē. Tāpēc, ka tā mašīna vajadzīga viena no tajiem. Lai viņam būtu labi braukāt ar mani kopā. Es teiktu, ka mums šobrīd ir interesanti. Tu par Leksus domā? Jā. Nu, tādas kā iracionālās pasaules piemēru es varētu no savas dzīves pateikt sekojuši. Es vēl strādāju galdniecībā un strādāju ar vienu sievieti, kur bija arhitekti. Un, kad to projektu mēs pabeidzām, viņas tā darba devēja, kas viņai bija klienti, viņai nopirka mašīnu, kur maksāja tos 45 vai cik tur tos 1000 eiro. Nu, tajā laikā. Un tas bija Volvo XC70. Un es vienreiz ieraudzīju, ka viņi brauc uz to Volvo, paskatījos un skaistu mašīnu foršu un aizmirsu. Pagāja laiks. Man savējo vajag pārdot. Domāju, kādu mašīnu pie? Nezinu. Un arī naudas nav tik daudz, lai es varētu viņu nopirkt. Aizēju uz vienu vietu, pabrauc, uz otru vietu pabrauc, uz trešo vietu pabrauc. Aizēju uz Volvo, jo blakus tur mājai tas Volvo centrs. Iesēžos, saprotu, ka Volvo ir labi mašīna. Un man partners iedod naudu. Man ir pirmais maksājums. Tas ir iracionālais tavi darbojas. Viņš tu tā kā parāda. Viņš ir tādu ņems. Skaisti. Un visus tos gadus, kurus es braucu ar to mašīnu, man daudz labākas sajūtas, daudz mazāk nogurst un tā tālāk. Ir šī, kas tur apakšā tā? Nē, man šeit nē. Jāvietot šitā. Es iedomājos, ka tā ir loma. Jā, jāpaskatās. Jāpaskatās, kur tu tur ieskatīt. Ja viņi tur ir tā. Nu, šitā ir, bet es domāju, tā ir tāda vecais modelis. Tur ir arī tos šitie divi. Tur lielais palicis tā. Jā,
Lielais tas ir vecais modelis. Viņš, viņš pārdod tikai kā turēs. Tā kā no jauniem modeļiem šeit nav neviena. Varbūt tas, ko tu redzēji aizbrauc. Aizbrauc. Bet atkal no tāda viedokļa, kā šodien Krievijā pirkt Volvo būtu neprātīgi. Var nopirkt. Ne tikai cenas, bet arī apkalpošana. Volvo ir aizgājis prom no Krievijas. Nu tad, kā jūs ar to Elcereļu? Mierīgi, nekā, ja? No. Tas ir tāpat kā tikko stāstīja gadījumā ar sevi ar to mašīnu. Līdzīgi tam. Jā. Līdzīgi. Man ir arī par tik līdzīgs, piemēram, pēc, ja naudu, ko man ir jādod, man piedāvāja projektā, kur es varu būt stipendijās, es cerētu par 4 mēnešiem. Es piekrītu, bet man tur nav tik daudz, cik jātur. Un griežot man vairāk būtu jāsaka. Mēs to tā arī uztveram. Jā, šajā gadījumā vienkārši nians. Ir tas, ka mums tiek dots, tiešām tiek dots kaut kāds neliels darbības vai neliela tāda pienākumi, kuros mēs tiešām nopelnam vairāk. Tikai tāpēc, ka mums ir nepieciešamība redzēt, kā darbojas pasaules projekti. Bet tad, kad mēs runājam par šo iracionālo pamatojumu, vīrietē viņš ir citādi nekā sieviete. Jo tām kolēģi, viņas iracionālais pamats bija tas, ka viņi nezināja, ka gala rezultātā projekts beigsies, tad pasūtītāji vai klienti. Vienīgi viņi sarunāja par to, ka viņi neņems nekādas naudas sev no visiem tiem darba darītājiem. Jo ir tāda tradicionāla pieeja, ka dod kaut kādu cenu tie būvnieki vai mēbeļu taisītāji, un viņi dod 10% kādu tādu pateicības naudu. Un tā kā tā pasūtītāji, viņi to visu zināja ļoti labi, viņi uzreiz norunāja, ka nekādas naudas tu neņem. Un tā arī neņēma. Bet viņa lūdz tos savus 10% kā arhitekts, lai iedod atlaidi. Un tā arī uzkrājās. Un tā nopirka viņai diezgan labu mašīnu. Un tajā laikā tas kaut kāds tur, varbūt 11. gads, varbūt 10. Tā 2000. Tā bija tāda liela vērtība. Tāpēc sievietes gadījumā tas ir pieņemt to, ko no viņas, ko no viņas prasa. Pieņemt to, kas viņai ir jāpieņem. Un tas varētu būt jau sievietes Elcereļu. Jo šeit ir atslēgu vārds noslēpums, ja? Un tāpēc, ja sieviete šis noslēpums ir aktualizēts, tad vairāk meita nāks pie tevis jautāt, mamma, ko tu dari, ka tu izskaties tik labi. Ja vajag vienkārši. Pateicība pierūguma.
pasūtīju viņu. Ja? Ja. Bet doma ir skaidra, ja? Tāda, kad ir tas noslēpums, tas, ka tu ej pie Rolanda, tas nav noslēpums. Pilnīgi pareizi. Un tāpēc tu arī saki, no kurienes tas rezultāts. Ja, to arī tur. Bet kādā ziņā viņi taču arī iet pie Rolanda. Protams, ka tas mazliet cits stāsts. Arī saprotams, kāpēc, ja? Tāpēc, ka ko tu ieliec tajā teiktajā, tas ir tavs noslēpums. Ko viņa iegūs no tā visa, tas ir viņas noslēpums. Kā tik abas izskatās labi? Nejūt. Un tālāk, kad mēs runājam par mantu, tad manta kā jēdziens ir eļcereļuma kontinuāls uzbudinājums. Tas ir kā es krūzi paņēmu un sāku kustināt. Un viņi uzreiz veidojas tie vilniņš. Un tas, ka es vienreiz pakustinu, tas vilniņš tāds aiziet. Tas ir tas kontinuālais. Neliels kaut kāds uzbudinājums, vilniņš. Un tad, kad mēs to esam runājuši par Dau grammatonu. Ja mēs runājam par mantu, tad mēs šeit varam paņemt kā matriošku. Vienu varam, tad otru varam, trešu. Un katru matriošku varam vai katru to formu varam vaļā, un tur ir būtība. Nu, to acīm redzam, mēs redzam, ka tur katrā līmenī ir savu matriošku. Kas šajā gadījumā ir svarīgi, ja mēs ieejam vienā līmenī, nu tā informatīvā līmenī, tad mums paverās savi tēli, lauki, spēki, miedarbības. Mēs to ejam nākamajā. Tas pats atverās. Nu, tā kā tās matrioškas. Nu, un tā mēs varam teikt, ka mēs redzam notikumus smalkāk, arvien smalkāk. Un tā mēs arī varam teikt, ka mēs uz lietām skatāmies arī plašāk. Un ja mēs runājam par Dau grammatonu kā kategoriju, tad šeit mēs paņemam kaut kādu vibrāciju summu, un ar šo vibrāciju summu mēs atdzīvinam to pašu lietu. Un tāds piemērs, kādu jūs varētu? Piemēram. Es uzreiz eju uz leduskapu, paņemu no turienes olas un uztaisu vai nu olu kulteni, vai nu omleti, vai nu ceptas olas. Paņemu olu un atdzīvinu to ar ko? Ar dievišķo vārdu omleti. Man sanāk garšīga omlete. Apēdot šo omleti, man gribas strādāt, dzīvot. Tas no tāda viedokļa, ka jūs mēģināt pārāk sarežģīt. Tā kā, ko mēs ar jums tagad darīsim? Dzersim teju. Nekas.